Labrīt visiem! Paldies, ka esat pieslēgušies mums attālināti, un arī paldies tiem, kas ir klāt. Janvārī valsts kontrole publiskoja revīziju par valsts pieeju ēnu ekonomikas ierobežošanai. Tādēļ šodien rīkojam diskusiju, ko un kā mainīt valsts pieejā ēnu ekonomikas ierobežošanā. Vispirms dzirdēsiet valsts kontroliera ievadvārdus, sekos valsts kontroles padomes locekles Ingas Vilkas prezentācija par galvenajiem revīzijas secinājumiem un sniegto ieteikumu. Un tad sekos paneļa diskusija, kurā piedalīsies Ilze Matisone, Saeimas ēnu ekonomikas apkarošanas apakškomisijas priekšsēdētāja, Linda, Jānis Upenieks, Finanšu ministrijas parlamentārais sekretārs, Jurģis Miezainis, ekonomikas ministrijas parlamentārais sekretārs, Kaspars Gorkšs, Latvijas darba devēja konfederācijas ģenerāldirektors, un Arnis Sauka, Stokholmas ekonomikas augstskolas Rīgā profesors, un Inga Vilka, padomes locekle. Diskusiju moderēs valsts kontroles padomes loceklis Mārtiņš Āboliņš. Jautājumus uzdodiet noslēgumā vai rakstiet un komentējiet tiešsaistē. Un tagad vārds valsts kontrolierim Edgaram Korčaginam. Labdien visiem! Šis valsts kontroles ziņojums nav par pārkāpumiem. Šis ir par to, kā darīt labāk. Kas ir tās lietas, kas strādā, kuras turpināt, kas ir tās lietas, kuras darīt citādāk, un tikpat svarīgi arī, kas ir tās lietas, kuras vairs nedarīt, runājot par ēnu ekonomiku. Šis ziņojums ir arī stāsts par prioritātēm. Laikā, kad mēs neesam bagāti apveltīti ar finanšu un cilvēku resursiem, ir skaidrs, ka ir jākoncentrējas uz tām lietām, kuras strādā vislabāk. Vai tās būtu tādas, kas ir ļoti taustāmas, dažādas atļaujas, dažādi paziņošanas pienākumi, uzraudzības kontrolas mehānismi, skaidrs naudas aprite vai kas cits, vai tas būtu gluži pretēji kaut kas ļoti netaustāms, tās lietas, kas slēpjas zem vārdiem nodokļu morāli. Tās lietas, kas ir saistītas un lielā mērā balstītas uz to, cik lielā mērā un cik labi un efektīvi strādā valsts pārvalde, cik ļoti iedzīvotāji tai uzticās un cik ļoti iedzīvotāji ir gatavi šo uzticību apliecināt ar nomaksātajiem nodokļiem. Tāpēc šodien man ir tiešām liels prieks par visiem dalībniekiem, kas ir piekrituši šodien diskutēt par šiem un par citiem jautājumiem un skatīties uz priekšu, runājot par ēnu ekonomikas apkarošanu. Sagaidu interesantu diskusiju un vēlu spraigas debatas. Labdien! Pagājušā gadā veicām revīziju, liederības revīziju par valsts pieeju ēnu ekonomikas ierobežošanā. Redzējām, ka valsts Latvijā pievērš ēnu ekonomikai ļoti lielu vērību. Ir dažādas struktūra vienības. Šis jautājums bieži ir publisko mediju uzmanībā, bet vienlaikus mēs arī redzējām, ka nepārtraukti ir arī šī situācija, ka šis ēnu ekonomikas apjoms, izplatība ir būtiska, un mums ir nepieciešams šīs darbības ar to cīnīties, apkarot. Un līdz ar to mēs gribējām saprast, ja visu laiku kaut kas notiek, ja ir darbība, bet joprojām ēnu ekonomika ir augsta, vai tātad šī valsts īstenotā pieeja ēnu ekonomikas ierobežošanai ir pamatota, iedarbīga un racionāli organizēta. Jā, tas, ko mēs redzējām patiesībā, ka ēnu ekonomika nemaz nav vienkārši nomērīt, un tie mērījumi ir dažādi, un tas, ko mēs arī revīzijā konstatējām, ka atbildīgā institūcija nekonsekventi izmanto šos datus, bet labā ziņa ir, ja mēs skatāmies ilgākā laika periodā, ēnu ekonomika samazinās, un ja mēs skatāmies pēdējos gadus, arī pēc visiem šiem dažādiem mērījumiem ēnu ekonomika samazinās. Un šodien mēs to uzmanību vēršam uz to, kāda tad ir tā darbība, cik tā ir iedarbīga, kāda ir tās ietekme. Un šeit mūsu secinājumi bija kritiski, jo mēs secinājām, ka esošā valsts pieeja ēnu ekonomikas ierobežošanai nav iedarbīgākā, jo plānotie un īstenotie pasākumi
pasākumi ir vairāk vērsti uz sekām, nevis uz tās rašanās cēloņiem. Mēs redzējām, ka ir dažādi pētījumi, tā skaitā valsts pasūtīti, līdz ar to valsts budžeta finansēta, bet vienlaikus pētījuma rezultāti netiek izmantoti. Bez tam ir ne tikai valsts finansēta pētījumi pieejami un pasaulē notiek dažādi pētījumi, ir iespēja skatīt citu valstu pieredzi, un attiecīgi mūsu tas secinājums bija, ka nepietiekam tas tiek izmantots. Un arī to, ka atbildīgā institūcija, tas ir Finanšu ministrija, vairāk orientē savu darbību uz procesu, nevis uz rezultātu. Kāpēc tad šāds secinājums? Ēnu ekonomikas ierobežošanā centrālais elements ir atsevišķs speciāls plāns, un Latvijā mums jau tāds šobrīd kopš 2024. gada ir 4. pēc kārtas. Plāns, kura izstrāde balstās nevis uz kādu politikā noteiktu mērķi, jo politikas nav, bet plāns, kura izstrāde balstās tāpēc, ka iepriekšējā plāna periods bija noslēdzies 22. gadā, un attiecīgi ministru kabinets balstoties uz Finanšu ministrijas sagatavotu rezolūciju pieņēma tātad rīkojumu izstrādāt jaunu plānu, 23. gadā notiek darbs pie plāna, un 24. gadā tiek īstenots plāns, kurā ir, varētu teikt, pazemināts mērķis vai arī neko lāga nemaz neparedz sasniegt, jo izvirzītais mērķis samazināt ēnu ekonomikas apjomu no 19,9% uz 18,9%, tas būtu pēc Austrijas profesora Šnaidera mērījumiem. No vienas puses ir tāds dabisks, ja, tātad patiesībā pie tāds pat varētu teikt, pat stagnējošas situācijas dabisks pazeminājums, ja, vienlaikus tas ir rādītājs, kurš patiesībā mums nemaz nav pieejams, jo tas ir atkarīgs tā mērīšana no profesora iniciatīvas un no tā, vai mums tāda dati ir, un praktiski arī kopš 22. gada, kad šis rādītājs izvirzīts, nemaz arī jaunāki dati Finanšu ministrijas rīcībā nav bijis. Tā kā līdz ar to plāns bez rezultāta. Un, ja mēs skatāmies jau pašus pasākums plānā 5 virzienos 56 pasākumi, mēs redzam, ka pasākumi pēc rakstura vairāk vērsti ir uz procesu, nevis uz rezultātu. Tas, ko mēs plānā kritizējam, kur mēs neatrodam pamatotību, tās ir 2 izvirzītās prioritārās nozares – būvniecība un veselības aprūpe. Jā, būvniecība ir nozare, kur ir salīdzinoši liela ēnu ekonomikas izplatība gan apjomā, gan īpatsvaras ziņā. Būvniecībā ēnu ekonomikas apkarošanas darbību centrā ir bijusi kopš pirmā plāna, tas ir kopš 2010. gada. Labā ziņa arī šeit ēnu ekonomikas apjoms mazinās, bet vienlaikus salīdzinoši ar citiem, jā, augsts, bet nevis augstākais. Bet tātad līdz ar to te ir tas jautājums, ja joprojām tik augsts vai tiešām tās izvēlētās darbības ir efektīvas. Un attiecībā uz šo tas secinājums šeit mums arī bija, kā sevišķi šai laikā, kad notiek pretējs virziens valstī, tātad birokrātijas mazināšana, administratīvā sloga mazināšana. Šeit darbības vairāk vērsts ir pretēji, kā reiz šo administratīvā sloga birokrātijas palielināšanu, un varētu tēlaini teikt, tiek šauts ar lielgabalu pa zvirbuļiem. Tātad parādās, tātad tiek paplašināta mērķa auditorija, ja pie situācijas, ka mēs redzam, ka ir virkni uzņēmumi lieliem nodokļu parādiem, tātad šeit mēs kontroli vēršam uz salīdzinoši mazām vienībām. Bet, jā, problēma šeit ir veselības aprūpas nozarē, jo veselības aprūpas nozarē ēnu ekonomikas gan apjoms, gan īpatsvars ir salīdzinoši zems. Un šīs nozares iekļaušanu kā vienai no 2 prioritārām mēs pamatojam neredzam. Ja? Ievērojama augstāks ēnu ekonomikas īpatsvars. Vairumtirdzniecībā, mazumtirdzniecībā, automobīļa remonts, ēdināšana, izmitināšana, darījuma ar nekustamo īpašumu. Un patiesībā arī šīs nozares ir vērsušās pie atbildīgām institūcijām. Ja? Un pēc plāna pieņemšanas arī meklē ceļu vai uz saimu vai pat taisno ar vides sadarbību, bet tātad šīs nav iekļauts. Jā, un ja mēs skatāmies jau uz pasākumu raksturu,
Mēs savu salīdzinājumu veicām izmantojot Austrijas profesoru, kuru jau pieminēju, Šneidera pētījumu, ko 2022. gadā bija pasūtījis Eiropas parlaments, un kur šis autors ar grupu iedala vairākās grupās tos ēnu ekonomikas virzītājs spēks un attiecīgi uz kuriem iedarbojoties var mazināt. Un kad mēs šādā veidā katru no pasākumiem novērtējām, tad mēs redzējām, ka no 56 pasākumiem 20 būtu attiecināmi uz kādu no šiem virzītāju spēkiem, 36 nē. Tātad, un tas, ko profesors nosauc, tie ir nodokļu ietekme, bet attiecīgi plāns nodokļus tā kā nošķiri, ja, tātad tiek sagaidīts, ka tie tiek skatīti atpakaļ. Tie ir dažādi nodarbinātības aspekti. Šeit mēs varējām pievilkt un pāris pasākums klasificēt šai grupā. Nodokļu morāle. Jā, nodokļu morāli ir tas aspekts, kur varētu teikt, ka salīdzinoši visvairāk ir to pasākumu. 12 pasākums mēs klasificējām šai grupā. Tie ir 4 pasākumi saistīti ar uzņēmumu A reitingošanu, respektīvi šo A reitinga priekšrocībām. Šeit ir bijis pasākums un pareizāk vairāki pasākumi sabiedrības informēšanai un veicināšanai, videoklipi, izlaušanās spēle ar jauniešiem. Protams, mēs varam jautāt, vai tie būtu tie iedarbīgākie, jo savukārt, ja mēs skatāmies gan šo pašu autoru, gan citus, tad nodokļu morāli ļoti cieši tas tiek saistīta ar uzņēmumu un individu uzticēšanos valsts un publiskām institūcijām, ar apmierinātību ar publiskiem pakalpojumiem. Ir autori, ja, bet mēs izmantojām šos, kur pat šo nodokļu morāli automātiski saista ar efektīvu budžeta līdzekļu izlietojumu. Tā kā. Jā, tālāk ir ir pasākumi, kas saistīti ar biznesa brīvību. Arī šeit mēs 2 pasākumus varējām pieklasificēt šai grupai, tā skaitā, jāsaka, varbūt pozitīvi pasākums, kas saistīts ar uzņēmumu likvidēšanas procesu atvieglošanu, bet ja mēs runājam, vai tiešām tas būtu tikai un vienīgi ēnu ekonomikas ierobežošanas plāna jautājums, ja zinām, kamēr bija doing business, šis bija viens no faktoriem, kas bieži Latviju vilk uz leju, un šobrīd dažādās aptaujās par uzņēmēju darbības vidi redzam, tā kā, jā. Un IKP pieaugums, tātad, Austrijas profesors to iedala kā atsevišķu faktoru. Ja mēs skatāmies varbūt citos pētījumos, tad vispār tāda atziņa, ka IKP salīdzināmās vienības pieaugums valstī, labklājības pieaugums automātiski samazina ēnu ekonomikas apjomu, bet tātad arī no šī aspekta var tātad arī veikt kaut kāds mērķtiecīgs darbības ekonomikas veicināšanā un patiesībā tās klasificēt jau kā ēnu ekonomikas mazināšana. Jā, un līdz ar to tas šādi novērtējot būs secinājums, ka šī izvēlētā pieeja nav tā iedarbīgā, kā bez tam mēs 10 pasākums varējām klasificēt kā tādus, kas vispār neatiecās uz ēnu ekonomiku, laikam tāds viens no spilgtākiem piemēriem, un visvairāk šie pasākumi kā reiz bija šai veselības aprūpas nozarei, ja, viens no spilgtākiem, tātad, veikt normatīvos aktos izmaiņas, lai uzņēmumu nosaukumos vārdu klīnika un tam līdzīgus vārdus nevarētu lietot tādos uzņēmumos, kur netiek nodrošināta veselības aprūpe. Ja, tātad katru dienu pēc darba braucu garām skaistuma laboratorijai, vienmēr skatos uz to kā uz vienu ēnu ekonomikas radītāju un gaidu, kad šī lielā izkārta vairs nebūs ar domu, ka tad gan ēnu ekonomika būs mazinājusies mūsu valstī. Jā, bet tātad, un līdz ar to, jā, mums ir šis secinājums, nav iedarbīgākā. Un sagaidām, ka Finanšu ministrija, kā atbildīgā institūcija, bet ne kā vienīgā noteikti, jā, pēc šīs revīzijas šo pieeju pilnveido, pārskata. Un tas, kā kontrolieris teica, arī nebaidīties, paskatīties uz daudzām darbībām, vai tās tiešām ir jādara. Arī tas iespējams, ja kaut ko nedarīt, mēs panākam vairāk nekā darīt
lietas procesa pēc, lietas, kas prasa publiskos resursus un kas patiesībā mūs nenoved pie rezultātiem. Mēs tātad esam vienojušies ar Finanšu ministriju, ka arī skatīt, kā ieteikumu ieviešana, tātad pieejas maiņa tiek mērīta ne tikai skatoties uz ēnu ekonomikas līmeni kopumā, bet pa nozarēm, kā reiz tais nozarēs, kurās tā ēnu ekonomika ir augstākā, būtu sagaidāms, ka tā mazinās. Un līdz ar to tā šodienas mūsu diskusija ir veltīta tam, ko un kā mainīt valsts pieejā ēnu ekonomikas ierobežošanai. Šobrīd mēs tātad arī varētu teikt šo savu revīzijas publiskošanu kaut kādā veidā esam noslēguši kritiku. Mēs beidzam un visus aicinām domāt, ko darīt savādāk, kādas citas darbības darīt, ko no tā, ko esam iesākuši darīt, vairs nedarīt. Dodu vārdu kolēģim Mārtiņam Āboliņam. Jā, labdien, klātsošie, tad es aicināšu mūsu diskusijas dalībniekus, katru atsevišķi neuzrunāšu, bet ieņemt vietas, un tad es domāju, pēc šī Ingas stāstījuma, un Inga ar tu mums droši pievienojies, tad es domāju, mēs varam sākt diskusiju, un tiešām man liekas, ka Inga jau brīvi, kā ir vēlme, kā mums sanāk. Tā. Jā. Redz, man tieši ļoti labi Finanšu ministrija. Es domāju, ka mēs arī Finanšu ministrijai dosim vārdu pirmajiem, ņemot vērā, ka Finanšu ministrija ir mūsu revidējumā vienība. Bet tiešām tas skats, kā jau Inga iezīmēja, tad uz nākotni un ko darīt citādāk. Un šo revīzijas ziņojumu varbūt bija tāda diezgan netipiska, emocionāla ministra reakcija, ko mēs varbūt tā bieži neredzam. Līdz ar to es domāju, ka Finanšu ministrija noteikti varēs viens, teiksim, arī to savu reakciju, varbūt tagad jau tādu zinām laika nogriezni uz šo revīzijas ziņojumu iedot. Bet tam ir tāds provokatīvais pirmais jautājums un tieši Finanšu ministrijai, vai tad mums tādu plānu vajag? Un vai tas plāns ir tāds, kāds viņš ir šobrīd vajadzīgs? Kā jūs to redzat? Jā, labdien, godātie klātesošie, sveicināti visi tiešraidē. Ir, dzird man? Jā, sveicināti klātesošie, sveicināti visi, kas tiešraidē. Jā, paldies par prezentāciju, paldies par revīziju, paldies par ieteikumiem. Tas, ko uzreiz vēlos un galvenais varbūt pieminēt sākumā, ir tas, ka Finanšu ministrija ir atbildīgā institūcija par plānu ieviešanu, uzraudzīšanu ikdienā, bet šī plāna izstrādē piedalījās vairāk 86 dalībnieki, kopumā 44 unikālās institūcijas, tādēļ tas plāns nav, kā saka, Finanšu ministrijas vienpersoniski veidots aktivitāšu plāns, tas ir veidots sadarbībā ar pētniekiem, ņemot vērā šos secinājumus un sadarbībā ar nozarēm, lai atrastu labākos risinājumus, kā šo ēnu ekonomikas procentu samazināt. Vai šāds plāns ir nepieciešams? Noteikti nepieciešams, un to saka nozares, to saka uzņēmēji, to saka tie, kas strādā ekonomikā, to saka arī darba devēji, tirdzniecības rūpniecības kamera. Un skaidrs, ka šādam plānam ir jābūt, lai pakāpeniski mēs ietu uz aizvien mazāku ēnu ekonomikas apmēru ekonomikā, jo tas, protams, uzlabos konkurenci un kopumā mēs, kā saka, būsim ekonomiski spēcīgāka valsts. Jā, varbūt uzreiz, paturpināt to jautājumu, tad tiešām arī par to formu, kādam tam ir jābūt. Šobrīd mums ir tā pieeja, kas mums ir bijusi arī ilgstoši, ko mēs varbūt valsts kontrolas ziņojumā esam norādījuši, kur ir, tās problēmas. Varbūt tāds skats uz priekšu un esošais plāns iet līdz 27. gadam, bet turpmāk, vai mēs ejam to pašu ceļu, kā mēs esam gājuši līdz šim, vai jūs jau redzat kaut kādas izmaiņas, virzienus, vai kur jūs gribētu vest šo, cīņu ar ēnu ekonomiku un šo plānu? Šobrīd esošais plāns strādā vēl uz 2027. gada beigām, tādēļ noteikti tas darbs droši vien intensīvāk sāksies nākamajā gadā. Bet tas virziens, kurā iet, es domāju, ka noteikti ir saglabājama šī pieeja, kad plāns top sadarbībā ar nozarēm, plāns top sadarbībā ar organizācijām, ar iesaistītajām pusēm. Un it sevišķi man patīk šī pieeja, ka strādājam ar nozarēm, kuras identificē un saprot savā pusē, ka tā ir problēma viņiem pašiem,
tā ir kā būvniecības nozare, kā veselības nozare, kas bija viena no šīm divām izceltajām nozarēm šeit. Un pašas ir proaktīvas, gatavas iesaistīties un to risināt. Tā kā tas, protams, ir turpināms. Ir atsevišķas aktivitātes, kuras no esošā plāna punktiem ir zaudējuši savu aktualitāti tā iemesla dēļ, kad Saeimā ir bijuši, viņas izbalsotas ārā, un tās nav, tad skaidrs, ka arī tas, kas ir, ko meklējam, papildus risinājums, kā virzīties uz šo te pakāpenisko ēnu ekonomikas samazināšanu, meklējam jaunas risinājumus un kopā ar nozarēm arī tad tos ieviešam, liekam plānā un ieviešam. Labi, es šobrīd laikam pievērsīšos Saeimai, jo šī faktiski pirmā Saeima, kur mums ir izveidot atsevišķa ēnu ekonomikas apakškomiteja. Varbūt iepriekš tā politiskā virsvadība mums vairāk ir bijusi premjeru līmenī, arī šī tā ēnu ekonomikas padoma, kas gan pēdējos gados arvien retāk ir nākusi. Tad varbūt tas tiešām skats no Saeimas gan uz plānu kopumā, tā satura tiem virzieniem, gan likumdevēja lomu, gan šī plāna izstrādē, gan šī plāna praktiskajā ieviešanā, un kas varbūt ir tie instrumenti vai tās lietas, tie aspekti, ko Saeima var papildināt vai pienest šeit cīņai, un varbūt, teiksim, kaut kādu citu skatu vai citu virzienu, bet tiešām varbūt to pieredzi, kā šobrīd Saeimā ir gājis darbā ar ēnu ekonomiku un cīņā. Jā, paldies par doto vārdu un sveiciens visiem, kas ir šeit un attālināti klausās. Mums ir mazliet savādāks viedoklis par šo ziņojumu. Mēs bijām, es kā ēnu ekonomikas apakškomisijas vadītāja, piekrītu tam, kas ir teikt šajā valsts kontrolas ziņojumā, ka būtībā mēs cīnamies ar sekām, nevis cēloņiem ēnu ekonomikas apkarošanā. Un, kad mēs pirmo reizi apakškomisijā skatījāmies šo ēnu ekonomikas ierobežošanas plānu, tas parādīja zināmā mērā arī valsts politiku. Es uzskatu šo plānu par tādu kā kontrols un vairāk represīvu dokumentu attiecībā pret nozarēm. Un tas tika pieņemts pirmais, un savukārt tai nodokļu pamatnostādņu politikai, kurai bija jābūt kā burkānu principam, tas stājās spēkā krietni periodu vēlāk, manuprāt, pēc gada tikai. Un tas parāda arī attieksmi pret to, kad mēs no sākuma ejam ar pātagu, un to burkānu patiesībā dodam krietni vēlāk. Un tas nav pareizi. Tas parāda par valsts attieksmi pret uzņēmēju darbību kā tādu. Tam bija jābūt vienlaicīgi. Un, ja mēs runājam par to, ka apakškomisija šobrīd strādā, tad būtībā mēs dzēšam ugunsgrēkus, jo mēs strādājam ar tām nozerēm, kuras nav iekļauts šajā ēnu ekonomikas ierobežošanas plānā. Un kā valsts kontrole pareizi minēja, tur ir iekļaut, piemēram, medicīnas nozare, kurai salīdzinoši neliels ir ēnu ekonomikas līmenis, bet tādas nozares kā sabiedriskā ēdināšana, kur atšķirībā no medicīnas nozares ēnu ekonomika ir ap 25%, medicīnas nozarē tie ir 3%, tad mēs pie mums uz apakškomisiju nāk šī nozare un lūdz pēc palīdzības. Autotransporta nozare, kur ēnu ekonomika gadā sastāda ap 200 miljoniem, arī nav iekļaut ēnu ekonomikas šajā ierobežošanas plānā, kur nozarē ir konkrēti priekšlikumi, kā samazināt ēnu ekonomiku šajā nozarē. Un godīgi teikšu, mums ir salīdzinoši smagi strādāt ar valdību, jo valdība pirmām kārtām skatās tieši uz šo ēnu ekonomikas apkarošanas plānu, un tas, kas nāk papildus, diemžēl ļoti, ļoti negribīgi tiek ieklausīts gan nozarēs, gan arī mūsu apakškomisijas viedoklī. Bet kas varbūt ir tie, šobrīd strādājot tie Saeimas instrumenti, ko jūs redzat, ko jūs varat pienest? Viens skaidrs ir plāna izstrādes procesā piedalīties un sniegt savu priekšlikumu, bet šobrīd, kad tiešām ir kaut kādas lietas, kas nav tajā plānā iekšā, viens ir varbūt
strādājot ar tām nozarēm, ko jūs jau minējāt. Otrs, varbūt, jā, to nākotnes vīziju vai no tā darba veidojas kaut kāds tas redzējums uz priekšu, kas varbūt būtu jāmaina nākamajos plānos, vai kā vispār varbūt šis darbs ir citādāk jāstrukturē. Kā jūs to? Manuprāt, es pilnīgi piekrītu valsts kontrolas ziņojumā teiktajam, ka mēs pilnībā neizmantojam nodokļu politiku kā instrumentu ekonomikas samazināšanai, jo, piemēram, par to pašu ēdināšanas nozari runājot, jau cik gadus, man liekas, 8 vai 9 gadus nozari nāk uz Saimu un prasa ieklausīties, palīdzēt nozarei atgūties pēc Covida un samazināt PVN likumu kaut vai uz terminētu periodu, lai varētu samazināt uzkrātos parādus. Mēs zinām, ka mēs atgūstamies visgrūtāk no turistu samazināšanās Eiropas Savienībā. Mēs esam tajā ziņā pēdējā vietā. Un šī nozara nāca jau ar konkrētiem pētījumiem un fiskālo ietekmi, bet, diemžēl, tāda pilnīga neieklausīšanās no finanšu ministrijas puses šai nozarē, diemžēl, esam tādā pilnīgā strupceļā un manuprāt, ir tāda vienpusēja pieeja. Finanšu ministrija tikai pasaka, cik tas izmaksās kā izdevumi Excel tabulā, bet, kad mēs prasam aprēķiniet lūdzu ietekmi, kādu mēs iegūsim ieguvumu no tā, ka šī nozare izies no ēna ekonomikas, mums trūkst vai nu kompetences, vai vienkārši negribēšana to darīt. Tad jums šīs diskusijas, tā, kad tas plāns jau ir izstrādāts un tās lietas, kas tur nav iekšā, tas vedās salīdzinoši grūti kaut ko mainīt vai koriģēt? Būtībā ēnu ekonomikas apakškomisija ar to nodarbojas, ar to, kas ir palicis ārpus šī te plāna. Ok, jā, paldies. Es domāju, šodien mēs varētu dot arī vārdu ekonomikas ministrijai, ņemot vērā, kad jau vairākas nozares tika piesauktas un skaidrs, ka ekonomikas ministrijai ir liela loma, bet ekonomikas ministrijai arī piedalījās ļoti aktīvu plānu izstrādē, vadīja vienu darbu grupu. Jā, vēl tur. Jo es atvainojos, vēl vienu mazu papildinājumu, ļoti būtiska lieta. Tika veikta nodokļu reforma, ko valdība rādīja kā ļoti veiksmīgu, kā ļoti labu, kas tagad arī ir kā motivējoši. Ārpus šai nodokļu reformai pilnīgi caurkrita mazie uzņēmēji. Pilnībā netika nekas skatīts. Vienīgais, kas bija, tika samazināta viena no nodokļu likmēm mikro uzņēmumu nodokļu maksātājiem no 40% uz 25%. Šis bija ļoti labs piemērs, kas parādīja, ka samazinot nodokļu ieņēmumu ne tikai nesamazinājās, bet pieauga, un pat pieauga nodokļu maksātāju skaits. Paldies! Man liekas ļoti vērtīgs komentārs un ļoti uzreiz mēs varam iet pie ekonomikas ministrijas, jo varbūt tas, ko iezīmējās, ir šīs varbūt dažādie skatījumi, kas ir Saeimā, kas ir finanšu ministrijai, kas tiešām tur rūp par finansēm, bet ekonomikas ministrijas varbūt tāds plašāks skats uz ekonomiku kopumā un arī caur to darbu, ko jūs darījāt gan vadot šo būvniecības grupu, tos pasākums un arī jūs runājot ar ekonomiku, ar uzņēmējiem, ar nozarēm. Kā jūs redzat šī plāna šobrīd to plašāko ietekmi uz ekonomiku? Jā, liels paldies. Man jāpievienojas arī daļai no jūsu secinājumiem noteikti ir attiecībā uz to, kad plānā iekļautie pasākumi bija un ir, teiksim, tādi, kas ir vairāk kā sodošie. Mēs visus iepriekš minētos jautājumus arī no Matsonas kundzes, kā ekonomikas ministri esam virzījuši. Gan dažādos nodokļu instrumentus attiecībā uz mazo nodarbinātību un starp citu arī marta sākumā mēs jau pie šī jautājuma pieskaramies pat caur birokrātijas mazināšanas prizmu. Pie tā, kad mums vajag atrisināt situāciju, kurā tā loģiskā pieeja pasaka, ka mums ir jāpaņem kaut 1% kaut kā, nekā 100% nekā, jo dienas beigās daudz tie pasākumi, piemēram, ziņošanas pasākumi vai kādi citi, teiksim, certifikācijas vai citas lietas, pie kā viņi noved? Viņi noved pie divām negatīvajām sekām. Pirmā negatīvā seka ir papildus barjeras tirgu. Par to šobrīd arī diskutē Eiropas Savienība un nevēlta aicina vienoties par vienoto režīmu, jo teiksim tā, tirgus pats sev
mēdz būt, ka caur darba grupām arī būvniecībā tas parādījās. Būvniecībā tas parādījās caur to, ka tirgus dalībnieki piedāvā varētu būt kaut kāda papildus ierobežojumi, bet ar nosacījumu, būs, teiksim, fiskālā motivācija, jeb nodokļu sistēmas atvieglojumi. Ar laika gaitu tas viss nonāk līdz tam, kad fiskālā sadaļa no plāna pazuda, palika tikai ierobežojuma sadaļa. Un tajā brīdī tā realitāte ir tāda, kad tirgus kļūst mazāk pieejams jauniem spēlētājiem, tai skaitā. Pavisam loģiski. Un tā ir tā lieta, no kā mēs kā ekonomikas ministrija ļoti cenšamies izvairīties, ka tā realitātē tie daudz pasākumi, kas ir veikti ar mērķi apkarot ēnu ekonomiku, beigās apkaro ekonomiku, jeb noteikti tirgus koncentrācija noteiktos tirgos. Un šīs ir tās lietas, kas ir pat diezgan nopietnas. Un arī diskusijās, kas ir bijušas komisijā Saeimas attiecībā uz kaut kādām jaunajām nozarēm. Daudzas lietas jau, ko pat nozara nāk un saka, viņas ir tādas, kurā tas risinājums būs tāds, ka tas legālais biznes, kas tur strādā, vairāk ziņos, vairāk dos kaut kādus, teiksim, papīru darbus un pārbaudes un vispārējais. Aizvien argumenta pietrūkst kontrolas, piemēram, par to, kas ir. Bet priekš manis personīgi tā pieeja man šķiet brīžiem ļoti nepareizi, jo ejot šajā procesā, mēs nonākam līdz tam, kad mēs rakstam likumus, ministra kabineta noteikumus noziedzniekiem. Bet mums jau ir jāraksta kam? Mums jāraksta godīgiem uzņēmējiem. Savukārt, visi šie pārkāpumu sadaļi mums jāliek atbilstošies likumos, kas nosaka atbildības par pārkāpumiem. Tātad neizdarīto lietu. Un tad mēs atbrīvojam no tā, ka mēs neprasam vairāk kaut kāds papildus ziņojums, ķeksījušas, vēl kaut kādas lietas, papīru kaudas un citas lietas, tad mums to nevajag, ja mēs ejam ar šo pieeju. Bet tai pieeja arī konkrēti jābūt otrā pusē, kad uzraugošajām institūcijām jāspēj nodrošināt tā kontroli. Tātad jāstiprina paši principi, ar kuriem, piemēram, tas pats valsts ieņēmuma dienas strādā, lai tad tās nozares arī, tāpat, viņa caur turieni iet, jo kontrolējušā institūcija faktiski tad kontrolē. Un pārējais biznes ir brīvs, nav papildus šķēršļu, un šī diskusija bija ļoti iezīmējās decembrī. Par to tajā brīdī, kad Saeimas deputāti nāca ar iniciatīvu noņemt šo ziņojumu pienākumu par līdzekļu izcelsmi procesam, kas aiziet 8 gadus nākotnē potenciāli fiziskām personām, ja viņi veids būvniecību pašu spēkiem. Šis pasākums bija ēnu ekonomikas apkarošanas plānā. Un viņš, es teikšu tā, varbūt ar jūsu vārdiem, ka tas bija tā kā liela gabala pa zvirbuļiem, jo jēga nekāda. Pavisam godīgi, kāpēc? Tāpēc, ka tajā brīdī, kad viņš ziņo, tā persona var nezināt līdz galam savus ieņēmumus, bet no valsts puses mums ir jāattiecās pret visiem ieņēmumiem kā likumīgiem līdz brīdim, kad pierādās pretējais. Tā kā nevainīguma prezumcija mums ir nostiprināta jau caur satversmes caurstrāvu. Un ja ir kaut kādas nelikumības, tad viņas ir jāķer, bet viņas nav jāķer caur regulējumu, kas ir caur pienākumu. Viņas jāķer caur regulējumu, kas ir sodošā sadaļa un caur kontroli pār to. Ir Rīgas varbūt uzreiz jautājumi, es redzu, ka uzreiz jau ir gatavas reakcijas. Jā. Kā šis pasākums, es domāju, viņš bija ēnu ekonomikas plānā, kaut kādā brīdī nonācis, varbūt var pastāstīt, teiksim, kas bija tā sākotnējā doma, kad viņi ielika plānā, un tagad, kad, teiksim, mēģina realizēt, es saprotu, ka kaut kas īsti nav ritīgi. Un te ir tā lieta, ko es pašā sākumā teicu, kad ja būtu, teiksim, kaut kādi tie fiskālie motivatori, kas padarītu pieejam, tā skaitā šīm fiziskajām personām būvniecības pakalpojums sniegšanu, piemēram, mūsu iniciatīva bija arī caur nodokļu grupu par to, kad jāveido speciālais nodokļu režīms fizisku personu attiecībām ar citu fizisku personu. Kas nozīmē to, kad mēs paņemam, teiksim, to nodokļu apjomu, ko mēs varam paņemt šajā segmentā. Tas ir mazais, tas nav lielais. Mēs nerunājam par miljonu objektiem, mēs nerunājam par šādām lietām. Mēs runājam par, izsaukt santehniķi, kas palīdz trubus ielikt vai vēl kaut ko. Mēs par šīm lietām runājam. Un te ar nodokļu instrumentu
plus kaut kādu papildus kontrols instrumentu, tas strādātu daudz jēgpilnāk. Bet šajā gadījumā bija tikai vienkārši pienākums, kas, teiksim tā, arī Saeimas deputātu ieskatā, mēs visu šo izdiskutējām Saeimas komisijā, un viņš kļuva par tādu, diezgan bezjēdzīgu pasākumu, jo dati tāpatās valsts ieņēmuma dienestam ir, auditus viņi var veikt fiziskām personām, ja kaut kas nav, gala izmaksas tāpatās būvniecības procesā jānorāda, lielgabals uz virbuļiem. Es redzu, ka Ārns ļoti aktīvi pieraksta, bet es domāju, pirms tam mēs dosim Jānim un Finanšu ministrijai iespēju vismaz kādu minūti noreflektēt ar šo. Bet Ārnim arī ko teikt. Aši par šo līdzekļu izcelsmi, kas izskanēja, tas pienākums, kas tika izdiskutēts arī šajā ēnu ekonomikas plānā, bija, kad būvniecības laikā cilvēkam jānorāda, no kurienes ir līdzekļi būvniecības veikšanai. Līdzīgs aptojas, man liekas, katrs, kuram ir bankas konts, ir veikuši, veidojot banku. Jūs arī esat strādājis bankā, man liekas, katru gadu tiek uzdots jautājums, no kurienes jums būs līdzekļi. Tas ir algots ienākums, tas ir dividendes, tas ir mantojums vai tas ir kaut kas cits. Šī gadījumā šis te būvniecības plānā bija cilvēkam lūgums norādīt, no kurienes jums būs līdzekļi. Un tas ir, kā saka, piedāvājums ir tikai jāķeksē. Es saprotu, komisijā tās diskusijas, protams, bija karstas, bet, ja skatās no tāda birokrātiskā viedokļa, tas ir ļoti vienkārši cilvēkam ieķeksēt vienu vai otru ķeksi, vienu vai otru atzīmi veikt, bet valsts ieņēmuma dienesta pusē, ko tas nozīmē, tie ir ļoti labi strukturētie dati, un tie, kas strādā ar datu analītiku, tie ļoti labi zina, ka dati, kas ir kategorizēti, strukturēti, tad, kad tu viņiem pieliec klāt datu bāzi ar vēl ļoti daudz parametriem, par cilvēku tendencēm, par personu, par juridisko personu, rīcību ar līdzekļiem un citu, tev veidojas ļoti moderns, progresīvs mākslīgā intelekta rīks, ļoti moderna, progresīva datu bāze, kurā gluži vienkārši no 1000 cilvēkiem, kas aizpilda anketu vai veids būvniecību, tu vari atlasīt 995, kurus tev nevajag aiztikt, jo tev nepaceļās sarkanais karoks. Savukārt tev ir 5, kuri parādās, tātad vidi inspektoram ir jāpievērš ļoti pastiprināta uzmanība. Tas ir tas iegūms, kas būtu no šīs sistēmas. Protams, Saeima ir izteikusi savu viedokli, mēs to cienam un respektējam, mēs meklēsim jaunus veidus, kā modernā, progresīvā veidā, vienlaikus spēju samazinot, kā saka, vida to administratīvo, birokrātisko, stiprināt nodokļu iekasēšanu. Jūs pieļaujat, ka faktiski tas būtu, jūs neredzat to slogu, bet, ka tie dati būtu vajadzīgi, varbūt pavisam viens īsts komentārs, bet es gribu dot Arnim vārdu. Arnim ir ko teikt. Pavisam īsts komentārs. Valsts ieņēmuma dienests ļoti labi spēja izsūtīt vēstules tiem, kuriem nesakrīt ieņēmumi ar bankas apgrozījumiem, paprasīt skaidrojums. Tad, tātad tie dati viņiem ir pieejami. Otra lieta ir šo, es laikam, tādu saņēmu 2. februāra ekonomikas ministrija, kā saka, priekšlikums, ko mums nepieciešams būtu integrēt vēl būvniecības informācijas sistēmā un ko paprasīt papildus tiem cilvēkiem, kas veids būvniecību saviem spēkiem, ar jautājumu, ka ekonomikas ministrijai būtu jāpārliecinās par būvētāja spējām būvēt. Un tad mēs iekšēji ļoti plaši diskutējām, ko darīt. Kognitīvais tests, IQ tests, asins analīzes, muskuļu masas indeks. Tieši ko? Man liekas, ka mēs aizraujamies ar to, ka mēs mēģinam uztaisīt normatīvismu, un tad valsts kontrola būs nevis institūcija, kas kontrolē mūs, bet valsts kontrola būs institūcija, kas kontrolē visus. Labi, Arni, es redzēju, tu ļoti daudz pierakstīji. Man liekas, mums ir gan par datiem, gan par to, kā tie mērķi aiziet līdz reālai dzīvei, un tu esi ļoti daudz pētījis ēnu ekonomiku. Tad mēs zinām, kas jādara, mēs nezinām, varbūt mēs vienkārši zinām un nedaram to, kas ir, ko mēs jau zinām, kas strādātu. Mārtiņā, es centīšos daudz maz kaut ko pateikt, jo tie aspekti ļoti daudz tika celti, un arī valsts kontrolas ziņojumā, protams, bija daudz, kas es nožēloju, ka es dzēru kafiju no rīta, jo nevajadzēja skaidrs, ka šī ir politiski konkurētspējoša diskusija jau priekšvēlēšanu kontekstā, un te ir ļoti daudz emocijas. Tas piemodina arī bez kafijas būtu pamodies, bet es arī to gaidīju, ka tas nav nekas jauns. Pirms mēs runājam par tos objektu, kas tiek vērtēts, es tomēr gribētu pāris vārdus pateikt arī par to valsts kontroli, varbūt kā ieteikumu,
Jo es zinātu, ka valsts kontrole tikai, it kā māca citus, bet, varbūt arī pašiem citiem ir jāmācās. Un es no augstskolas nākotnes, nevaru nepamācīt, atvainojiet, tas nav slikti domāts. Vienkārši zinātnē, piemēram, labā prakse ir, ja mēs dodam padomu, ja mēs dodam iesniegumu, ieteikumu, nevis iesniegumu, tad mēs esam mazliet precīzāk. Respektīvi, nebūtu slikti, ja revīzijas, līdzīgi kā recenzijas, ietu to labo praksi, kad mēs nevis tikai iesakam un kritizējam, bet esam tādi kā mentori, kas palīdzam, piemēram, mūsu gadījumā uzlabot zinātnisko rakstu. Jo es zinu, ka Kaspars salīdzinoši nesen maģistra darbu uzrakstīja, un es būtu tavs recenzents, es būtu pateicis, tev vajadzētu uzlabot pieeja savu maģistra darbu rakstīšanai, diez vai tu varētu daudz ko ar to izdarīt. Un valsts kontrole šādā veidā formulē savu ieteikumu. Jūs varējāt pateikt mazliet vairāk. Jūs, piemēram, varējāt pateikt par koordinēšanu. Ja? Ir diezgan sarežģīti no departamenta, vienalga, kurā ministrijā, pat ja tā ir finanšu ministrija, kaut ko koordinēt, kas ir starpdisciplināri. Jūs varbūt varējāt ieteikt, kas jūsuprāt būtu labākais veids, kā koordinēt ēnu ekonomikas. Ir viens no aspektiem un valsts kontrole, lai kurš zina, jūs esat iekšā un jūs esat ļoti daudz, jums ir ļoti plašas iespējas skatīties uz šo te jautājumu. Jūs varējāt ieteikt varbūt par horizontālo pieeju, nevis tikai sakot, ka ir tikai divas nozares, kuras labi būvniecība ir viena lieta, medicīna ir otra lieta, bet varbūt jūs varējāt vērst uzmanību uz to, kad ēna ekonomikā tāda ir augsts, kad ir aploksņa algas jautājums, kas ir neatkarīgi no nozarēm, un ieteikt, kādā veidā tur kaut ko strādāt. Respektīvi, vairāk tāds kā mentorings un nevis tikai kritika nebūtu slikti. Sevišķi šajā ziņojumā man grūti pateikt par citiem, jo es neesmu viņus tik daudz skaties. Tā ir viena lieta. Otra lieta par pašu plānu. Es daudz kam piekrītu, ko jūs sakat valsts kontrole plānā, bet es arī domāju, ka šis plāns ir labākais no tiem plāniem, ko es esmu iepriekš redzējis, no visiem plāniem. Iemesls tam ir tas, ka šajā plānā atšķirībā no citiem plāniem ir analītiskā daļa. Īstenībā diezgan spēcīga analītiskā daļa, iespējams, tāpēc, ka bija valsts pētījums, kur es pats arī koordinēju, un jums ir daudz dati. Jā, var teikt, ka šie dati nav viennozīmīgi, viņi nav ilgstoši vēl kaut kā, bet ticiet man, ir tik daudz nozares, tik daudz jautājumu, kur tiek pieņemti likumi, kur vispār nav datu. Un tā ir problēma. Mēs arī ēna ekonomikas kontekstā nesen bija diskusijā Saeimas finanšu komisijā par beztabaks produktiem, kur arī datu vispār nav, vai viņi nāk no nozares un viņas īsti nevar ņemt vērā. Ja, šajā gadījumā dati ir, un tad jautājums, kā viņas izmanto. Ja, es domāju, jums tādā ziņā arī tas bija labāk. Tas, kad ēna ekonomikā pieeja ir apkarošana, nevis cēloņi, jā, uz to mēs esam ļoti bieži norādījuši, bet tas ir loģiski. Ja finansists vai ja grāmatvedis būtu CEO uzņēmuma vadītājs, tad skaidrs, ka primāri skatītos uz to, lai būtu bilants kopā. Primāri finanšu ministrija koordinē šo te, un tas ir neizbēgami. Un tas ir no laiku gala, kad šī tāda apkarošanas vai kontrolas mehānismi ir. Es neteiktu, ka viņi ir tikai, jo tiek runāts par nodokļu morālu un citām lietām, bet viņi ir vairāk nekā citas lietas. Ja labklājības ministrija iespējams koordinētu šo pasākumu vai būtu vairāk iesaistīti, tad būtu savādāk. Jā? Bet tie ir atkal aspekti, par ko var runāt. Par būvniecību. Šis arī viens no piemēriem, varbūt, kas var izrietēt no ieteikumiem. Te ir cilvēks, kas tagad ir ekonomikas ministrijā, izliekās, ka neredz mani, jā. Un toreiz bija asociācijā būvniecības, kad es arī pētīju ēnu ekonomikā. Un tā bija būvniecības nozare, kas pacēla jautājumu par to, kā tad mēs mazinām būvniecībā. Un kad jūs mani uzrunājāt toreiz, es teicu, jūs esat traki, jūs ziniet, kā tie cipari būs, un jūs man nekādā veidā nevarēsiet ietekmēt. Es pateikšu tādu, kā dati rādīs. Un jūs teicāt, jā, ok, mēs gribam mazināt. Un tur tā problēma toreiz bija, un daudz ko toreiz sakārtoja, un tie jautājumi, viņi iet uz priekšu. Un ēnu ekonomika būvniecībā toreiz tiešām mazinās. Tagad viņi tik tā nemazinās. Tur bija daudz, un jūs esat vienīgā nozara būvniecība, kur ievies pasākums kā minimāla alga nozarē un tam līdzīgi, kas nevienā citā nozarē nav iepriekš darīt. Smuki paraksts papīrs un safučējās un pasaka, ka mums ir memorands, bet reāli tāda soļa, kā tur nav. Un toreiz es atceros, tā problēma bija tāda, kad vienkārši jums neticēja. Teicu, nevar būt, nevar būt, kad, kāds ir jūsu nozara, tā ir viena no pieejām opozīcija vai pozīcija, kas tiešām arī sadarbojas ne tikai fotografējoties ar uzņēmējiem pirms vai pēc vēlēšanām, bet tiešām arī ieviešot konkrēts pasākums, kas ir datos pierādīt. Tur viss liecina. Tas varētu būt kaut kas,
saistīts arī ar ēdināšanas nozari, ja, kur arī daudz dati un kaut kāda iemesla pēc kaut kāda soļa netiek veikt. Un es nekad nevērtēšu, vai viņi ir labi vai slikti. Ja. Un visbeidzot par to pieminēto būvniecības ķeksi, kas ir par naudas parādīšanu. Redziet, manuprāt, nav nekā slikta, un tas ir labi, kā valsts ieņem dienests pats par sevi strādā ar to analītisko kapacitāti, kas viņiem ir, un prasot pēc būtības galveno uzsvaru liekot uz to, lai iedzīvotāji, pat nevis uzņēmumi, bet iedzīvotāji tajā kategorijā spētu pierādīt savu naudas izcelsmi. Šajā gadījumā tā nav nekāda birokrātijas mazināšana, ka jūs paprasiet vienu ķeksi ielikt. To ķeksi varēja ielikt, un tas neko... Es biju ļoti pārsteigts, respektīvi īsi sakot, kad šo naudas izcelsmes pierādīšanu atcēla būvniecības procesā, jo manuprāt, tas ir liels solis atpakaļ. Un man nav skaidrs, kāpēc to izdarīja un kam tāda ideja varēja ienākt prātā. Protams, birokrātija mazināt, ļoti smuki izklausās, vidam ir dati, jā, bet realitātē vienu ķeks ielikt un pēc tam pateikt, ok, draudziņi, bet rekur, tu meloji par to, kādu tev šai te naudai ir. Jā, tie ienākumi mainīsies pēc 3 gadiem, kamēr tā māja cels. Mēs to visu zinām, bet tik un tā, tas ķeksis nekādu birokrātiju papildus tur neuzliek. Tieši otrādi viņš... Tā bija liela kļūda, un es nesaprotu, kādā veidā to varēja izdarīt un priekš kam, un cik es zinu, neviens to nesaprot, izņemot varbūt tie cilvēki, kas to izdarīja. Mums iezīmēs viedokļu dalīšanās, bet es varbūt pavisam īsi jautājums Ingai. Arnis minēja pētījumus, un tiešām mēs arī revīzijā, kad skatījāmies pētījumu, mums ir daudz, bet cik lielā mērā mēs viņus izmantojam. Teiksim, skatoties revīzijā, cik tie pētījumi, kur tiek pētīta ēna ekonomika valstī dažādiem aspektiem, vai te beigās mēs tajā politikā viņus lietojam vai nelietojam? Jā, mūsu secinājums bija, ka ļoti maz tiek izmantoti, jo viens bija tas, ko jau piemēru, ko es rādīju, un kā mēs arī vērtējām pašu pasākums pēc rakstura, arī no Saukas kunga minētā valsts pētījuma programmas. Tātad tur netiek izmantota ne piedāvātā metodoloģija, pašu aprēķināšanai, gan arī pasākumi izlases veidā varētu teikt, bet tā, teiksim, ja mēs skatāmies tādā, arī tā pati varētu teikt ar filozofiju, ko pētnieki pauda, šo nostāju, kur mēs aizējam tālāk jau pie šīs uzticēšanās šiem jautājumiem, arī šiem saprātīgiem izdevumiem, tātad tomēr nepietiekam. Mēs arī norādījām, ka tas, kas šobrīd joprojām turpinās, un tāpat tās ir pavisam nesen ir pasūtīts uzsākts fundamentāli lietišķās pētījuma programmas projekts, un kas ir vairāk vērsts uz nodokļu morāli, un kas ar mums bija pārsteigums, ka publiski jau šī informācija izskanēja, un mēs saprotam, un Finanšu ministrija mums norādīja, ka tikai tad Finanšu ministrija uzzināja, ka valstī šāds 300,000 eiro pētījums ir, bet vienlaiks tiešām mēs ceram, jo no vienas puses tas nav pēc Finanšu ministrijas iniciatīvas, un viņi tā kā no vienas puses būtu atbildīgi, lai tas būtu ņemts vērā, bet tai pašā laikā saistības viņam tāds nav, bet mēs tiešām ceram, ka tas tā būs. Bet varbūt arī reflektējot uz šo arī Saukas kunga komentāru par ieteikumu, arī tas bija arī Finanšu ministra pārmetums. Šeit mums arī pašiem neraksturīgi, ka mums ir šāds vispārīgs, kur mēs neaizējam uz ļoti konkrētām detaļām, ko darīt, jo tiešām tas, ko mēs sakām, būtu jāpārskata. Mums revīzijas laikā Finanšu ministrija atbildēja, ka plāns nav jāiztiek, jo tā būs papildus birokrātija, plāna pārskatīšana, un tā skaitā tādu pasākumu, kur jau zina, ka viņus neieviesies, jo plāns būtības arī ir spēles noteikumi, un tā kā vienkārši uz tā reāla pārskatīšana, un protams, to, ko mēs tā kā negribētu šodien, mēs vairāk uz to ejam, ko darīt, bet mēs skatījāmies šo pārvaldību arī revīzijā, un tas, ko mēs šeit redzam, un arī Matisons kundze minēja, jo savulaik Finanšu ministrijā tika izveidots atsevišķs departaments, un tātad es arī uzsvēru savā prezentācijā, ka šis pēdējais plāns, izstrādās, tāpēc, ka iepriekšējais beidzies, nevis, ka teiksim, kaut kāda cita šī motivācija, un te ir tātad,
departamentam, šobrīd pārveidots pa nodaļu, ko mēs pozitīvi novērtējam, kaut kas ir jādara, ir jābūt darbībai, ja? Kaut kas ir jādara, un mūsuprāt, ja, tiešām liels solis varētu būt dažādu, daļas no pasākumiem izslēgšana, ja, un vienlaikus, jā, dzīve šobrīd ļoti strauji mainās, prioritātes mainās, un jebkuram plānošanas dokumentam ir jābūt dzīvam, ja, un līdz ar to, jā, ja mums uztic, jā, mēs diezgan daudzās politikās esam un sākam, jā, vai nevis politikās, jā, kur mēs rādām, kas ir jādara, un reizēm gribās tā ļoti vienkārši pateikt finanšu ministrē, dariet tas, kas jums ir jādara, nodokļu politikā, valsts nekustamie īpašumi, ja, primāri, tas ir jūsu nolikumā, ja, ēnu ekonomikas ierobežošana nav pat nolikumā, nav mandātu, mandāts ir tikai šī plāna, tas, ko Matisons kundze teica, pat citas darbības netiek veikta. Tā mums arī, teiksim, tā jaunā ieteikuma koncepcija arī ir skatīties plašāk, bet mēs esam tad apgājuši, bet mums ir tieši Kaspars, kurš ir uzklausījis visas viedokļus, un vienlaikus ir gan piedalās, kā teiksim, valdības partneri šo plānu izstrādē, gan strādā ekonomikā, kur saskarās gan ar tiem kontrolas mehānismiem, gan ar to ēnu ekonomikā no konkurences puses, tad tiešām varbūt darba devējs kāds gan uz plānu, gan kā tas ir tapis, gan uz šo plānu nākotnē, kas ir tas, kas mums ir vajadzīgs, varbūt tas, ko Inga saka, tam plānam jābūt dzīvam, kur tam mēs ejam, tomēr ik pa laikam pastamies, kas tur ir aktuāls, kas nav, lai nav jāiet uz Saimu un jāmēģina kaut kur izlūgties kādu atbalstu nozarei, kur nav iekļaut šajā plānā. Jūs redzējums? Jā. Labrīt klātesošiem, arī tiem, kas ir pieslēgušies tiešsaistē. Pirmkārt jāsaka, ka es esmu ļoti lepns pirmām kārtām par Latvijas darba devēja konfederācijas ekspertiem, jo faktiski jau plāna tapšanas laikā mūsu atzinums par pašu plāna gala redakciju bija gandrīz identisks valsts kontrolas ziņojumā secinātajiem. Mēs iezīmējām tieši tās pašas bažas, kuras valsts kontrola ir iezīmējusi. Pirmkārt, ambīcija trūkumu šajā plānā, jo ja šī aprakstošā daļa iezīmē šos 992 miljonus potenciāli atgūstamo līdzekļu nodokļos, bet ambīcija atgūt ir tikai 120 miljonus 4 gados, mēs iezīmējam to aprakstošās daļas neatbilstību izvēlētajiem mehānismiem vai pasākumiem, kas tiek virzīti, kā arī iezīmējām to, ka būtu jābūt vēl vismaz papildus nozarēm, kā prioritārajām tām divām, kas tika iezīmētas plānā kopumā. Un jāatzīst, ka ēna ekonomika, un šis jau ir paterns, jo mūsu skatījumā ir 3 lietas, kas, ja mēs nespējam vairāk pelnīt naudu, 3 lietas, kur valsts var iegūt līdzekļus savu prioritāšu realizēšanai, un tā ir birokrātija, ēna ekonomika un izdevumu pašu efektivizēšana vai mazināšana. Un visās šajās 3 lietās ir līdzīgs paterns, kā mēs viņu valstiski cenšamies risināt. Pirmkārt, mēs nospraužam mērķi, kur neviens nesaprot un nevar izmērīt. Tā mēs daram ar birokrātiju, tā mēs esam izdarījuši šajā plānā ar ēna ekonomiku. Un arī izdevuma mazināšanas kontekstā tā improvizācija par to, ko mēs vēlamies izdarīt un ko nozīmē uz papīra uzrakstītie miljoni un kas tajos ietver, to neviens nevar saprast. Tad viņus arī nemērīt pēc tam, piemēram, šī te plāna atgūstamie līdzekļi pirmajos gados bija, ja es nemaldos, tad 40, 60 vai 20, 40 miljoni, bet nekur mēs šādu fiskālo ietekmu vai aprēķinu par to mēs neesam redzējuši. Un, protams, šis te ambīcija trūkums, kur mēs cenšamies pamatot, kāpēc kaut kas nav iespējams. Un līdz ar to faktiski mums šādas diskusijas var būt ļoti daudz, jo mēs nesapratīsim lielāko daļu laika, par ko mēs īsti runājam. Un noteiktai pieejai būtu jābūt stipri drosmīgākai. Arī būtu jāpasaka ļoti konkrēti, ja plāns nestrādā, tad mēs tā arī pasakam, ka viņš nestrādā, nevis mēģinam improvizēt, kāpēc viņš potenciāli varētu strādāt, vai ir kāds iemesls, kas nav. Un tas nav
nekas slikts, manuprāt, izlikties par kādu dokumenta efektivitāti. Tā ir, man liekas, pat birokrātijas pamatā, jo kāds atskaitās par to visu, kāds mēģina ziņot par to visu, pamatot, kāpēc tas strādā, bet ja nestrādā. Tad es domāju, ka tas ir daudz veselīgāka pieeja. Vēl par plānu, es domāju, ka viņam jau pašā saknē tika iestrādāta, ka visdrīzāk neveiksme, jo es šeit piekritīšu Saukas kungam, ja tā analītiskā daļa vai aprakstošā daļa viņam bija ļoti kvalitatīva un laba mūsu ieskatā, un tur tika uzskaitīt, kas tad ir galvenie ēna ekonomikas cēloņi, kas tad būs tas, kas mazinās, un tad, kur ir risinājuma daļa, mēs darīsim kaut ko pilnīgi pretēji, kā mēs esam aprakstījuši, kas ir efektīvs. Un ja plāns runā par to, ka lielākā ietekme būtu tieši šiem te nodokļu instrumentiem, kas varētu mazināt ēnu ekonomiku, un tālāk mēs to neredzam, ja ir šie te vēlmi maksāt nodokļus un iespēja maksāt nodokļus, bet tālāk šajā plāna pasākumos mēs to neredzam. Līdz ar to tāpat ticamība šim plānam jau pašā saknē diezgan pavāja. Jāatzīst. Vai šāds dokuments ir vajadzīgs? Tas bija arī viens no diskusiju jautājumiem. Es domāju, ka ir labi, ja ir šādi plāni, un es domāju, ka no tāda varbūt kvalitātes viedokļa viņš ir gājis soli uz priekšu, arī no tāda pasākuma, droši vien satīras viedokļa arī viņš ir kļuvis labāks. Ja iepriekšējā plānā mēs apkarojām Facebookā cilvēkus, kas tirgo mājdzīvniekus, tas acīm redzot ir novērsts, un tagad mēs esam ķērušies nopietnākiem pasākumiem. Bet ir droši vien, ja kaut kas nesanāk, ir jāatzīst, jo vēlreiz mums ir tik daudz dažādu dokumentu, kuri nestrādā. Un bieži vien dokumenta izstrāde jau ir tas gala nodevums, un pēc tam galvenais kaut kādā veidā aptuveni aprakstīt to, ka kaut kas iet uz priekšu, un tas arī rada to lielo birokrātiju, par kuru mēs daudz runājam, un ļoti sarežģīti ir izvērtēt pašu plānu efektivitāti. Par LDDK iesaisti, un es arī redzu, ka Upina mazliet špikoja Upinieku kungu, viņam te ir 150 lapspuses priekšā, un viņam ir arī tās miljonas darba grupas, kas notika šī plāna izstrādē. Un es domāju, ka ļoti interesanti būtu apkopot tos visus pasākumus, kas tika izravēti no šī plāna ārā, kurus visi sociālie un sadarbības partneri iesniedza, un visdrīzāk tur būtu arī diezgan liels spoguļu attēls tam, kas būtu ieteikumi šobrīd no arī valsts kontrolas viedokļa. Līdz ar to es domāju, ka tas vēlreiz norāda, ka tā ieklausīšanās nozarēs, ekspertos un kuri saskarās ar to, viņai būtu jābūt daudz tādai, es teiktu, ciešākai nekā tas ir bijis šī plāna izstrādē. Un tad jau tas viss varbūt nākotnē būs ar tādu veiksmīgāku pieskaņu nekā tas ir šobrīd. Šeit man aizcerās, faktiski tas jūsu viedoklis, tas plāns, kāds šobrīd, viņš īsti nestrādā. Labi. Es domāju, finanšu mēs vēl paspēsim, bet es labprāt pie Saeimas, Jo kaut vai, ja par to ķeksi, tā diskusija par ķeksi bija. Un es nesaku ķeksis daudz maz, mums šobrīd modē visiem ir ķeksi iezīmēt. Faktiski divas lietas, ko mēs šobrīd vienmēr daram. Pirmais, mēs saucam enziņu, kurš mazinās birokrātiju, vai atsaucamies uz enziņu kungu, kurš mazinās birokrātiju. Otrs, ka mēs radīsim kaut kādu mākslīgā intelekta rīku, kuram nav nec budžeta, nec iespēja, bet mēs kaut ko mērīsim. Un komentārs par to ķeksi bija tāds, ka tajā ķeksī bija opcija par cits iemesls. Respektīvi, ka, ko apkopos mākslīgā intelekta rīks, ja visdrīzāk ņemot vērā analoģiju, piemēram, ar darba nespējas lapām, kur mums lielākais vai saslimšanas iemesls ir cits iemesls, tad, ko mums dos šādas informācijas apkopošana. Un jautājums nebija to, ka jāatsakās vispār, bet par risinājumu kvalitāti.
Jā. Un tas nav par to, vai jāatsakās vispār vai ne, bet kvalitāte. Man liekas, varbūt mēs vēl paspēsim nedaudz par tām tekstiem detaļām, bet man tiešām pie Matsons kundzes gribētos atgriezties no tā Saeimas skata. Mēs esam varbūt apgājuši tādu aplu par to strādā vai nestrādā, un vai ir labi vai nav, un tie viedokļi mums dalās gan par konkrētiem pasākumiem, gan par to plānu kopumā. Varbūt tas konsensus tiešām tā kvalitāte gājas uz priekšu ir analītika, bet kaut kā tā sazoba ir pazudusi pēc tam uz pasākumiem. Bet varbūt tāds nedaudz no tāda politiskā aspekta skats uz nākotni. Kas ir tie mērķi vai tas uzdevums, kas mums būtu jāizvirza sev, un te es varbūt tā nedaudz provokatoriski, bet mēs, kā valsts kontrole, mēs ļoti daudz saskaramies ar, mēs pētam, mūsu uzdevums ir kontrolēt valsts līdzekļu izlietojumu, un viens no ēnu ekonomikas un tiem, teiksim, faktoriem, kas var veicināt vai tieši mazināt, ir pārliecība vai tās trūkums par to, kā te valsts tērē savus līdzekļus. Un vai tad, kad mēs redzam, mūsu lielos projekts, vai tie ir Rail Baltica, vai varbūt mums ir, teiksim, Zemkopības ministrijā uzlādes iekārtas, kur ir daudz problēmas ar valsts līdzekļu tērēšanu. Un pretī mums ir ēnu ekonomika, kas ir tāds plašs, bet līdz konkrētam cilvēkam tie ir cilvēki, kas griež matus, kas labo automašīnas. Ja mēs viņus ieliekam vienā svaru kausā, tad kur mums ir varbūt jāfokusējas un cik daudz par tā nodokļu morāli mēs varam runāt un domāt, vienlaicīgi neskatot to valsts izdevumu pusi? Šis ir ļoti labs jautājums, un patiesībā man šķiet, ka ir amorāli ielikt ēnu ekonomikas ierobežošanas plānā nodokļu maksāšanas morāli iepratīm tam, ko jūs teicāt, ka mums nav morāles atskaitē par valsts līdzekļu izlietojumu, jo īpaši pieminētajos skandalozijos iepirkumos, pārmaksātajos iepirkumos, dažādos neliederīgos, izšķērdīgos tēriņos. Mēs piesaucam nodokļu maksāšanas morāli, bet mēs nerādam piemēru valstī, kā mēs izlietojam katru nodokļu maksātāju samaksāto eiro. Tas ir tas, par ko mums būtu pirmām kārtām jārunā. Un tad mēs varam runāt par nodokļu maksāšanas morāli. Un vēl es piebildīšu par to, ka mēs ārkārtīgi koncentrējamies uz ēnu ekonomikas ierobežošanu un uzskatām, ka tas ir viens no iemesliem, kāpēc mums neaug ekonomika. Bet paskatāmies uz Lietuvu. Tur ēnu ekonomika ir lielāka. Kāda ir Lietuvai izaugsme? Mums jāskatās ir mazliet citā virzienā. Bet tas jūsu redzējums, teiksim, domājot par ēnu ekonomiku, kas varētu būt tās lietas, ko mēs tiešām mainām tajos uzsvaros, iespējams tiešām uz nākotni, jo šobrīd ir tas, teiksim, kontrols, varbūt rīku, mēs runājam, ir tie burkāni kaut kur pazūda pa ceļam. Kā mainīt varbūt tos uzsvarus un kas būtu tās prioritātes, kas būtu jāizvirza? Pirmkārt, kā jau es teicu, nodokļu maksātājiem ir jābūt pārliecinātiem par to, ka katrs viņu samaksātais eiro tiks izlietots liederīgi un vislabākajā veidā. Tas ir pirmais. Mums ir jāsāk ar valsts samaksāto nodokļu liederīgu atskaiti par to iztērēšanu. Tas ir pirmais, kas mums ir jāpārliecina nodokļu maksātāji, ka viņu samaksātie nodokļi netiks izšķērdēti, ja izpļakarēti, tā kā mēs tautā sakam. Tas ir pirmais. Otrs ir, kontrols mehānismi, manuprāt, kaut kādā brīdī vienkārši izsmeļ sevi. Būvniecības sektorā, pie mums nāca būvniecības sektora pārstāvis apakškomisiju un teica, jā, ēnu ekonomikas ierobežošanas plānā ielika tikai kontrols mehānisms, bet to motivāciju, to burkānu principu atstāja ārpusē. Piemēram, kaut vai Zviedrijas princips par to, ka par remonta darbiem iedzīvotāji varētu iesniegt valsts ieņēmuma dienestā rēķinus un dabūt atpakaļ kā daļu no samaksātiem nodokļiem. Šis būtu burkānu princips, kā veicināt šo te būvniecības kaut kāda sektora iziešanu no ēnu ekonomikas, jo patērētājs prasītu rēķinus, jo tas viņam būtu izdevīgi. Es domāju, ka šādā virzienā mums vajadzētu raudzīties. Tas varbūt pirms ierošu ekonomikas ministrijai paraudzīties šajā virzienā, un tad noteikti finanšu ministrija upniekums arī gatavs būs nokomentēt.
Jā, es jau arī minēju no ekonomikas ministrijas, īstenībā mēs arī uz nodokļu grupu gājām ar visām šīm sāpīgiem nozari jautājumiem, kas skār gan ēdinātājs ar elastīgiem nodarbinātības režīmiem, gan arī šo fizisko personu nodokļu režīmu, kas būtu, teiksim, tiešām tāds, lai nodrošinātu to, ka tā godīgā būvniecība ir pieejamāka. Jo, tā ir tā problēma, ko es mēģināju teikt tajā brīdī, kad mēs sataisam tik daudz barjeras, tik daudz ierobežojumus. Būvniecības nozara, viņa ir regulēta, viņa ir absolūti reglamentēta nozara. Un tajā brīdī ir kaut kāds moments, kurā mēs sasniedzam, tā kā lielajās lietās, tiešām tā ēna ekonomika ir samazināta, tur visi caurskatāms, ir edlus, ir uzskaitas par darba laikiem, par visu pārējo. Bet, ja tā nozara, jeb tas pakalpojums kļūst nepieejams lielai sabiedrības daļai, tad arī veidojās tie pārējie procenti, kas tur vēl ir palikuši. Tie ir maziņi, tas ir tas jautājums, par to nav jāšauja ar lielu gabalu, par to ir jādomā, kā paņemt to 1, 2, 5% kaut kā, nekā nepaņemt 100%, vispār nekā. Teikt, ka to mēs vēl noregulēsim vairāk, to mēs vēl uzraudzīsim. Un, ziniet, kā man pa tiem ķekšiem arī ir, tas tās laikam sāpīgs jautājums, jo kāpēc tad mums prasīt to, kas ir neliederīgs tam cilvēkam, kas viņu vēl tālāk atstum no ticības tai valstī, no tās saucamās nodokļu morāles celšanas, no visa pārējā, ka mēs vienkārši paprasam, kā tad ir. Es arī tikko paskatījos Saukas kunga amatpersonas deklarāciju. Jā, ir deklarācijas, ir jāziņo. Var taču vēl tur kaut ko paprasīt. Paprasīt attiecībā vai kaut kādu pētījumu veikt, ja nenonāk pretrunās ar jūsu citiem pienākumiem, vēl kaut ko. Bet tam visam ir likumi, tam visam jau mums ir. Es vienkārši neredzētu jēgu, ka mēs aizējam līdz tādai matu skaldīšanai, kurā mēs ieraugam situāciju, kad mēs kontrolējam tā kā padomju laikos, kad centrālā vara uzraudzīja visu. Līdz pēdējiem. Tev nebūs džinsas krāsot mājās. Upiniekums, džinsas krāsosim mājās? Es ceru, ka nē. Tāds arī nav plāns. Bet šeit izskanēja, ka plāns nestrādā. Saukas kungs veids pētījumu gadu no gada. Vilkas kundzes prezentētajā prezentācijā bija iezīmējās viena skaidra lieta. Jebkurš pētnieks, kurš ir veicis pētījums par ēnu ekonomiku Latvijā pēdējie 4 gadi, ir pakāpeniski samazināšanās, tātad ēnu ekonomika tiek samazināta. Ēnu ekonomikas plāns strādā. Viņš strādā lieliski, un viņš strādā tajā virzienā, kur tas ir jāstrādā, un es domāju, pētnieki man to tikai apstiprinās. Tas, ko es skatos arī šī gada rādītāji, kas ir pieejami mums, kamēr vēl nav pētījumi, Saukas kunga pētījums, kas iznāks, man liekas, drīzumā 15. jūnijā, ka mēs atkal būsim pie šīs diskusijas. Mūsu šobrīd indikatīvie rādītāji uz šo gadu ir no 22 ēnu ekonomikas rādītājiem, ko mēs pētam, varam monitorēt ikdienā, 20 ir uzlabojums. No tā mēs varam secināt, šis ēnu ekonomikas plāns strādā. Ir ļoti interesants novērojums. Jo vairāk strādā ēnu ekonomikas plāns un jo vairāk šīs aktivitātes iet, jo biežāk ir diskusijas, ir cenšanās šo plānu noniecināt, un es negribu attiecināt uz vienu vai otru, un tās diskusijas ir dažādas vai viena aktivitāte. Bet pēc būtības šis plāns strādā. Mēs kļūstam konkurētspējīgāki, mūsu ekonomika, mēs kļūstam finansiāli stabilāki un spēcīgāki. Dienu no dienas, gadu no gada, izskaužot ēnu ekonomiku aizvien vairāk. Šis plāns strādā. Un tie ir objektīvi fakti, ko ir veikuši pētnieks pēc pētnieka, visiem tendenci līdzīgi. Vai plāns par dinamismu? Es pilnībā piekrītu, ja kaut kas nav, viņš ir aktualizējams, bet vēlreiz gribu atgādināt, ēnu ekonomikas plāns nav unikāls finanšu ministrijas kolēģu veidots dokuments, kuru mēs varam kaut ko likt iekšā, kaut ko ņemt ārā. Tas ir sadarbībā ar nozarēm, tas ir sadarbībā ar iesaistītām pusēm. Viņš ir veidots visiem vienojoties. Šo daram, šo nedaram, šo varam, šo nevaram. Tas pats attiecas arī uz ambīciju plānu. Es pilnībā piekrītu, un es domāju, ka maniem kolēģiem gan ministrijā, gan arī valsts ieņēmuma dienestā būtu ļoti daudz risinājumu, kā virzīties daudz ambiciozāk un kā daudz straujāk virzīties uz ēnu ekonomisko straujāku samazināšanu, bet, protams, mēs skatāmies tā realitātei acīs, skatoties to, ka arī pēc plāna ieviešanas šie daži plāna punkti tiek izbalsot ārā.
tiek aiziets pretējā virzienā pat uz tādām aktivitātēm, kur mēs redzam, kur nav šis te papildus birokrātiskais sloks. Tādēļ skaidrs, ka arī šie te soļi ir pakāpeniski, mēs redzam, ka plāns strādā, un viņš strādā jau 3., 4. gadu pēc kārtas, līdz ar to arī šis plāns strādā. Nu, dati mums ir un tā tendence ir, to mēs arī revīzijas ziņojumā tiešām atspoguļojam, bet es varbūt Gorškungam te došu, nu, mums ir šī viedokļa atšķirība strādā vai nestrādā, bet varbūt nestrīdamies par datiem, bet no jūsu puses jūs redzat, ka nestrādā, bet jūs redzat, ir kaut kādas konkrētas lietas, ko jūs šobrīd vēlētos, kas būtu tās, kas būtu jādara, lai tas plāns varbūt strādāt vēl labāk. Es domāju, ka viena lieta, kas visdrīzāk strādā un kas tika aprakstīta šajā te plāna ievaddaļā, bet nav iekļaut pie pasākumiem, ir veiktā nodokļu reforma. Tā noteikti ir atvieglojusi dzīvi un padarījusi to, un es domāju, ka tam arī ir vislielākais efekts arī varbūt uz ēnu ekonomikas rādītājiem, bet kā tādu precīzu analītiku, cik ļoti tas ir ietekmējis vai nav ietekmējis, to mēs neredzam. Bet ievaddaļā, manuprāt, plāns arī ļoti skaidri norādīja, ka nodokļu instrumenti arī ir tie, kas pa 90% var ietekmēt ēnu ekonomikas apmēru. Un es domāju, ka arī nākotnē mums ir jāstāsta, kādā veidā veidot mūsu nodokļu politiku nākamajam politiskam ciklam, kā mēs varam šo te uzņēmējdarbības vidi padarīt tādu, kur tie, kas varbūt nav šobrīd vai ir ēna ekonomikā, tiešām tiktu ievilkti šajā te legālajā zonā un pēc tam viņus ņemtu un mēģinātu regulēt. Otrs, kas arī ir iekļauts plāna šajā te ievadaļā, bet nav pieminēts pie pasākumiem, ir kopējā ekonomiskā, valsts ekonomiskā attīstība un konkurētspēja. Un tur mēs varam darīt ļoti daudz, lai to uzlabotu un pilnveidotu. Un, tā kā tur visai nākamai valdībai darbs priekšā. Trešais, varbūt saistīts ar pirmo, ir tā nodokļu politikas stabilitāte kā tāda. Jo tas ir, kur mums šī disciplīna ir ļoti vāja. Mēs pat pie tādas vienošanās, ka nodokļi tiks mainīti vienreiz politiskā cikla ietveros, mēs viņu esam raustījuši turp atpakaļ pēdējos gadus regulāri. Akcijas, dabas resursu nodoklis, tas ir viss, kas dod kaut kādus atricinājumu uzņēmējdarbības vidē, un tā nav tā labā praksa, un visdrīzāk var dot pretēju efektu, un šai disciplīnai ir jābūt un jāpieturās pie tām atrunām, kas ir, ko vēl varētu pieminēt. Ja, nu, tiem Facebook suņiem. Faktiski mēs ejam atpakaļ pie tā, ko mums gan pētījumi saka, gan viss, ka tā arī tā nodokļu politika ir ļoti, ļoti centrāla, un tad ir daudz, kas ir varbūt tam pakārtots. Nu, laikam pēdējais, kas jāpiemina, ir jāpaskatās varbūt uz tām nozarēm, kas arī šeit tika minētas, jo arī mums ir daudz biedri, kas ir no tās pašas ēdināšanas, turismu nozars, un tur ir vairāk kārt uzsvērts, kā būtu iespējams darīt daudz vairāk, un tur droši vien tas aicinājums būtu ciešāk strādāt ar nozarēm un vēlreiz nevis tikai uzklausīt un iesaistīties dažādos formātos, bet paņemt no viņiem. Nu, ja nestrādā, tad arī var teikt, ka lūk, kur nestrādāja, bet šī plāna izstrādes procesā tiešām ļoti daudz iniciatīvas tika izravētas ārā tieši šīs te ambīcijas trūkuma dēļ. Un mēs to redzam bieži vien plānošanas dokumentos, ka no tādas bailēm, ka vai piesardzības, ka kaut ko varbūt nevarēs izpildīt, mēs to neiekļaujam. Bet, manuprāt, tās bailes būtu jāmet pie malas, ja kaut kas netiek īstenots. Es droši vien daudz mazāk Upenieku kungu kritizētu, ja viņš teikt, šito mēs mēģinājām, nesanāca. Tā tas bija, tādi ir iemesli, kāpēc tas nesanāca, vai mēs redzam, ka tas ir aizgājis pilnībā pretējā virzienā, un tas ieviest šajos te plānošanas dokumentos tādu uzticības elementu. Un mēs jau arī šeit ļoti daudz ēnu ekonomikas kontekstā runājam par šo uzticēšanos. Vēlme maksāt nodokļus, iespēja maksāt nodokļus, un tieši šie instrumenti mūsu ieskatā būtu tie efektīvākie.
Jā, manuprāt, ka ļoti svarīgi. Es došu Arnim apkopot sarunu, bet pirms es dodu Arnim vārdu, mums ir arī klātienē ārvalstu investoru padomu. Līdz ar to es labprāt iedotu ārvalstu investoru padomē, kur arī diezgan daudz ko teikt par ēnu ekonomiku. Tur varbūt tādu īsu komentāru. Jā, paldies. Ilza Berga pārstāv ārvalstu investoru padomi. Mēs arī piedalījāmies ēnplāna izstrādes diskusijās. Mēs piedalāmies darba grupās, Finanšu ministrijas organizētajās. Un mums viennozīmīgi ir ļoti liels prieks, ka notiek šādas diskusijas, un mēs par to runājam. Par ēnu ekonomiku un to, ka viņa ir, un to, ka viņa kaitē. Viņa kaitē tiem, kas grib maksāt nodokļus, jo tā kropļo konkurenci. Viņa kaitē mūsu ekonomikas izaugsmes potenciālam, jo mums nepietiek naudas nodrošināt labu veselības aprūpi iedzīvotājiem. Mums nepietiek naudas nodrošināt labu izglītību iedzīvotājiem, kas ir nākotnes izaugsmes pamats. Tāpēc ir liels prieks, ka mēs par to runājam un diskutējam. Vai ēnu plāns ir ideāls? Nē, nav. Ja mēs tieksimies tikai pēc ideāliem, lai kaut ko darītu, mēs droši vien, ka nedarīsim. Mūsu ieskatā līdzīgi kā Saukskungs komentēja, ka šis plāns ir labākais no tiem, kas ir bijis līdz šim. Ar konkrētām lietām jā, vai visu vajag, vai viss ir vērsts uz ēnām? Nē, bet tur ir bijušas labas lietas, horizontālie instrumenti, kas veicina caurredzamību. Jo ir ar kaut ko jāsāk un kaut kas jādara. Pārmaiņu vadība nevienā uzņēmumā nenotiek bez skaidra plāna, bez skaidras atbildības, kurš par to atbild, kurš to izdara vai neizdara, un caurredzamības. Biznesā pārmaiņu vadībā ir plāns, un plānam ir jābūt. Mūsu pozīcija vienmēr ir bijusi, un mēs to esam komunicējuši, ka ar ēnu ekonomiku nevar cīnīties tikai ar vienu veidu instrumentiem. Un par to runā arī dažādi pētījumi, ka ir jābūt gan vienkāršotam regulējumam, vienkārši saprotamam, lai nomaksāt būtu viegli saprotami, lai tas nebūtu smagnēji un lai kā dažbrīd Latvijā tas nekalpotu kā attaisnojums, kāpēc es nemaksāju, tāpēc, ka tas ir sarežģīti un tāpat es kaut ko neizdarīšu. Mums ir jādomā pie vienkāršotiem režīmiem, lai mainītu šo domāšanu morāli. Ja mēs ceram, ka jaunā paudze nāks un pēkšņi sāks maksāt, un viņi saskarās ar to, ka nomaksāt nodokļus par to pašu vasaras darbu ir sarežģīti, ja es gribu pļaut radiniekiem vai paziņām, tad mēs nonākam pie tā, ka viņa pirmā pieredze ir saņemt skaidrā naudā. Ir jāveicina, kā veidot norēķinus starp fiziskām personām, lai būtu nomaksāt nodokļus viegli saprotami un varētu mierīgi naktī gulēt. Un arī valsts ieņēmuma dienestam tur ir loma komunicēt saulaicīgi par to, kādi nodokļi jāmaksā. Otrs, bez pātagas nevar. Ja jūs parunājat ar somiem vai britiem, viņi nemaksā nodokļus tāpēc, ka grib. Viņi maksā tāpēc, ka zina, ka ja viņi nemaksās, to redzēs. Un tas ir par datu izmantošanu, un tas ir par neredzamības mazināšanu. Un mēs priecājamies, ka šajā plānā bija iniciatīvas, kā mazināt neredzamību, un tas nav uzreiz par tūlītēju sodīšanu. Pietiek cilvēku uzvedības maiņai fakts, ka to redzēs vits. Ka tas būs redzams, un tāpēc es to neslēpju. Un, ja ir pārliecība, ka vidam ir visi dati, tad tā nav. Dati var būt precīzāki, lai trāpītu precīzāk, lai nebūtu jāšauj pa visiem zvirbaļiem, lai varētu identificēt tikai tos pelēkos. Tā kā paldies par diskusiju, turpinam par to diskutēt un turpinam uzlabot. Es mazu komentāru pirms Saukskunga kopsavilkumu. Jā, šeit mēs runājām par ķekšiem, vai arī tika pieminēt šī neredzamība, ja vai caurskatāmības trūkums, bet to, ko gribētos norādīt, nedrīkst būt tāda liela divkosība, jo tai pašā laikā mēs zinām tās cita veida diskusijas par to, ka valstī ir jāatklāj dažāda veida informācija, un mums tūlītās pat revīzija par to sāksies, ja? Un tur vienmēr, ja, mēs arī gribētu teikt, bet tas ir tik vienkārši pie šodienas tehnoloģijām, ja? Tas ir tieši tāpat kā tam cilvēkam to ķeksti ielikt, ja? Bet kas tik netiek darīts, lai šī redzamība, caurskatāmība nebūtu? Ja mēs nevaram ar tādu milzīgu patosu vilkt ķekšus, ja paši to nedaram. To es gribu publiskam
sektoram teikt. Jā, es redzu, vēl ir, pirms es Arnim dodu Pavisam īsi, un te es tiešām piekrītu. Tas arī bija tas, kādēļ es to amatpersonas deklarāciju piesaucu, jo var aiziet arī galējībās, var aiziet visādi. Mums jau vajag samērīgāko, labāko mehānismu, kas mums atrisina problēmas. Neapgrūtina, bet atrisina. Un vēl viena lieta, nevēl es arī esmu iesniedzis tagad Saeimā uz publisko iepirkumu likumu ieslēgt likumā iespēju izmantot mākslīgā intelekta rīkus. Tieši ņemot vērā visas tās diskusijas par karteļiem, par vienošanos, par visu pārējo, par to, ka kaut kas tur notiek nepareizi. Lūdzu, ar datoru būs grūti strīdēties. Tā kā, es ceru uz diskusiju, ka arī Saeimas deputāti man ideju atbalstīs, bet, tas ir jāiet. Mums ir kā valstī ir jāiet uz tādiem instrumentiem, kas atvieglo, kas noņem varbūt tās vietas, kur parādās kaut kādas datu problēmas, bet viņam jābūt samērīgam. Mikrofons jau ceļo pie Ārņa, bet vēl neliela pietura. Visam īsa replika arī. Mums ir zemākā uzticība no iedzīvotājiem valsts pārvaldei un valdībai. Mums ir sarežģīta nodokļu sistēma. Mums ir vietas, kur mums ir augstāki nodokļi nekā mūsu kaimiņos. Ja mēs visu šīs 3 lietas labosim, mums ēna ekonomika samazināsies. Paldies! Vēl pavisam ir māsas komentārs, un es nevaru atteikt. Jā, milzīgs paldies par diskusiju, paldies par ieteikumiem, komentāriem, kaut ko uzlabot. Vienmēr esam gatavi par to iestāties un uzlabot, bet vienkārši gribu izmantojot iespēju pateikt paldies arī Finanšu ministrijas kolēģiem, kas ikdienā strādā pie tā, kā Arnis sākumā teica, šis ir vēlēšana gads, tādēļ Finanšu ministrija tiešām viena no tām, kas tiek vairāk vai mazāk piesaukt ikdienā, bet es redzu, ka kolēģi tiešām strādā pie tā, lai mums būtu spēcīga finanšu sistēma, lai mums būtu spēcīga valsts, lai mēs varam iekasētos līdzekļus novirzīt aizsardzībai, labklājībai, citām jomām. Lai to izdarītu, mums ir vajadzīgs spēcīgs finansists, un Latvijā ir spēcīga finanšu ministrija. Tādēļ paldies arī kolēģiem šeit, kas strādājuši pie šī plāna. Jāna, Ilmārs, Artis, visi pārējie, kas ministrijā. Tā kā paldies. Turpinām strādāt, veidot labākos plānus. Es jau gan izņēmu nost mikrofonu, jā. Bet mums tiešām laiks, bet tagad es gribētu Arnim lūgt, uzklausot daudz šos dažādos viedokļus, tiešām iedot to savu kopsavilkumu uz to, kur te mums būtu jāiet, kas ir tas labais, ko mēs varam paņemt no tā, ko mēs esam darījuši līdz šim, un kas ir varbūt no tā viss arī, ko tu šeit dzirdi, kas ir tas, kas pietrūkst, vai uz ko mums būtu turpmāk jāliek tas fokus. Jā, tas ir tas, ko es sagaidīju tajā komisijas jūs ziņojumā mazliet detalizētāk, kā es teicu sākumā, bet es, protams, mēģināšu kaut ko pateikt no tā viss, kas tika sacīts. Es pirmkārt pievienojos tam, kad man arī ir sadarbība ar Finanšu ministriju ilgstoši bijuši laba un ar daudziem cilvēkiem, kas ir arī šeit un ar ārvalstu investoru padomi un daudzām citām organizācijām. Par to tiešām paldies, mēs bieži strīdamies, bet cerams, ka tas paliek labāk. Man jāatzīst, es daudz ko gribētu vēl labāk, bet tas paliek labāk, un es dinamikā redzu, ka tas uzlabojas. Lai gan daudz vēl kas ir darāms, un es palikšu vecāks un tik un tā nepiepildīšu visas savas vēlmes, bet neko, jā, kaut kāds progress ir. Es piekrītu ārvalstu investoru padomēji, principā visam, ko jūs teicāt, bet to arī, kad bez pātagas nevar, tas ir pilnīgi skaidrs, un uzvedības maiņa ir lielā mērā nodokļu morāls aspekts, un te iespējams vienkārši Macovas kundze pārteicās, es ceru, sakot, kad nodokļu morāli nevajadzētu iekļaut plānā, jo tas ir tur amorāli vai kā. Drīzāk tas... Jo tas arī ietver to atbildību. Tas ir aspekts, kam ir divas puses no pētniecības puses, gan to nodokļu morāli kā tādu, gan kāpēc viņa tāda ir. Jā, tas vienmēr iet kopā, un par to tieši šis nodokļu morāls pētījums būs. Un es domāju, ka mēs tieši tur liksim vairāk uzsvaru, ne tik daudz kā mērīt ēnu ekonomiku un ēnu ekonomikas šos te dzinuļus vai ietekmēšos faktorus, ko mēs darām daudz gadus, sarboties ar Latvijas tirdzniecības kameru un citiem partneriem, bet tieši skatīties uz šo uzvedības maiņu, tieši no nodokļu morāls aspektu, jo tam ir proporcionāli ļoti liela nozīme ēnu ekonomikas mazināšanas iespējās, ja tā vienkārši, bet par to būs kaut kas uz priekšu.
nodokļu politikas konteksts tika daudz pieteikts, nekad neaizmirstiet. Un mēs it kā mazliet konkurējam ar profesoru Šnaideru, un tā būtu varbūt debata mūsu starpā, bet profesors Šnaiders ir Rietuma Eiropas pārstāvis, ilgstoši Rietuma Eiropas pārstāvis, kas, principā, ir pensionēts patreizajā brīdī. Nu, viņš ir tā skola, ja tā teikt, kur nav nekas slikts, nekas labs. Bet mums ir bijušas diskusijas par viņu, piemēram, maiņu vai pielāgojumu metožu, kur piemēram, bija ideja, kad būvniecībā kaut kādas lietas no ēnu ekonomikas aprēķina būtu jāņem ārā, jo kā viņš uzskatīja, nu, tā pati tie paši produkti, tur cements un tādas lietas, tur mājas būvniecībai, nu viņi jau būtu legāli tiek ražot. Un tad es viņam teicu, klausies, bet nu tu jau nedzīvo pie Baltkrievijas vai Krievijas, kur pārobežā nāk šīs lietas, tev nav iespējams nu, tik smagu materiālu aiz. Tā kā tur ir jāskatās nodokļu politikas kontekstā ir svarīgi saprast, ka nevienmēr tie nodokļi lielāki vai mazāki, progresīvāki vai neprogresīvāki strādā visādi vienos kontekstos. Vācijas kontekstā, Latvijas kontekstā, Zviedrijas kontekstā. Un tur ir tā nodokļu morāls aspekta tieši ietekme. Es varu maksāt simtiem un tūkstošiem, ja es ticu, kad viņi pareizi izmantos. Ja? Un tur es piekrītu. Bet nodokļu politika kā tāda, atraut viņu no konteksta un izmantot Rietuma Eiropas vai Amerikas teorijas vai pieejas, ir ļoti riskanti. Katru teoriju ir jāpielāgo, un šo ir jāpielāgo sevišķi un īpaši. Un visbeidzot, vai plāns strādā vai plāns nestrādā. Ja? Ļoti interesanti diskusija, sako līdzi. No vienas puses, es esmu pilnīgi finanšu ministrijas pusē. No tā aspekta, kad, nu pagaidiet, tad, kad ēna ekonomika un visi indikātori rāda, kad ēna ekonomika palielinās, nu viss ir slikti. Kāpēc nemazinās? Tad, kad ēna ekonomika mazinās, nu kāpēc tik maza? Nu, mēs esam latvieši, mums vienmēr vajag labāk. Okay, tas ir labi, nekāda vaina. Ja. Kaut kad jau mēs sev palielam, bet nu, ne jau publisku draugu priekšā kādreiz, droši vien pēc vīnglāzes vairāk nekā ikdienā. Bet nu, tādi mēs esam, tur ir ok. Tur es par to daudz varētu runāt, bet tīri, ko es varbūt varu paspēt pateikt, ir, es redzu 3 lietas, uz ko plānam vajadzētu labāk fokusēties. Un tas ir tieši beidzot tas, ko tu man prasīji. Pirmkārt, ambīcija, otrkārt, aktivitātes un treškārt mērījumi. Ja, tas varētu būt tāds 3 stūrs, ap ko mēs varētu veidot šo plānu. Kas attiec uz ambīcijām, nu, īsā versija, pilnīgi īsā versija, un es zinu, ka es vairāk jautājumus te uzdošu nekā atbildēšu. Ambīcija plānā nav. To mēs esam uzsvēruši, viņi vienkārši nav, tas 1%, tas nav nekas. Es saprotu, viņi tur grūti mērīt, viss tas ir diskutēts ar finanšu ministriju, un droši vien Jānis karās uz maniem dusmīgi un nepiekrīt, bet es uzskatu, ka tā ambīcija tur nav. Tas 1%, sevišķi tajā laikā, kad tas tika izveidos, tas plāns, ekonomika bija ļoti sliktā stāvoklī, tagad ģeopolitika atkal ietekmē. Nu, principā, tur nav ambīcija. Tam es pilnībā piekrītu. Par aktivitātēm, analītiskā daļa ok, pie aktivitātēm daudz ko būtu strādāt, un tur tiešām valsts kontrole varēja izdarīt labāku darbu, sakot, nu, kuras ir tās aktivitātes jādara. Es jau runāju par kontroli, es runāju par horizontāliem pasākumiem, mēs varētu runāt vēl. Tā ideja nebija slikti pastīties no pa tiem izmestām aktivitātēm, kas tur bija, jo patreiz, nu, tās nozares, nu, tur es zinu, vārdu uzvārdu cilvēkiem, kas ir ieteikuši visticamāk, kas var nojaust vienu vai otru nozares pieeja. Tas vairāk ir lobijs nekā tāda sistemātiska pieeja. Tas pietrūks, un pie tā varētu strādāt. Un pilnīgi noteikti. Es ceru, ka tu uz priekšu darīs. Un par mērījumiem, jā, nu, es esmu viena no mērījumiem, līdzautors mērījumi ir daudz, ļoti labi, ka viņi ir apzināti un ka viņus izmanto. Dinamikā mērījumi gandrīz visi ir ar to, ka ēna ekonomika mazinās, bet es neredzu problēmu varbūt tajā. Mēs varētu runāt par to, kāda ir CSP mērījumi, ko tur varētu uzlabot, kāpēc viņi ir labāki vai sliktāki, cik tā statistika ir uzticama šajā gadījumā, cik viņi nav uzticama. Mēs varētu salīdzināt Šnaidera un mūsu metodu un tā tālāk. Tas viss ir ļoti plaši un tas ir arī aprakstīts. Bet nu, tā viena lieta, kas man tracina, ir, kad Un tas atkal ir tas negatīvais finanšu ministrijas pusē. Pateic labo, jā, tad arī tas negatīvais, jo tā komunikācija ar tiem mērījumiem ir mazliet
man nepatīk tas vārds, bet manipulatīvi kaut kur, jā, jo ja pēc Schneidera kaut kas uzlabojās vai pasliktinās, nu tad tā kā Schneiders ir labs, un ja pēc mūsu, tad tā kā mēs esam labi vai slikti. Nu tā gan nevajadzētu darīt. Tad kaut ko konsekventāk šito pieeja, ja? Un to es, diemžēl, 12 gadus tiešām redzu, jā. Tās 3 lietas, ja viņas sakārtot, es domāju, tur ir tās ēnas arī vismaz pieeja ēnās mazinātos, bet vienmēr atceramies, ir visādi šoki, ir ģeopolitika, ir krīzes, ir vēl kaut kas met atpakaļ daudz ko, kas ir plāns, un to plānu ir ļoti arī grūti pielāgot. Tas pats galvenais būtu ideāli, un tur es nepiekrītu Schneidera kungam, tikai tā 3% IKP ietekams uz ēnu ekonomiku būtu ideāli, ja tad, kad mūsu ekonomika pieaugums arī ēnas mazinātos, diemžēl tas bieži vien nav tā. Ir bijuši gadījumi, ka tā nav, un tur tieši tā nodokļu morāla vai tas, ka ēnu ekonomika ir kļuvusi daudziem sabiedrībā par normu, neatkarīgi no nozares, ir tā lielākā problēma. Es mēģināju ātrāk runājot pateikt vairāk, es ceru, ka tas bija mazliet uztverami. Man liekas, ka ambīcijas, aktivitātes un mērījumi, tas ir ļoti tāds kodolīgs arī kopsavilkums, un mēs no valsts kontrolas noteikti aicinām uz lielākām ambīcijām, un mērījumi mums ļoti patīk, jo vairāk var mērīt, jo vairāk var revidēt. To mēs atbalstam. Paldies tiešām visiem klātesošiem par diskusiju, manuprāt, ļoti saturīgi. Paldies visiem, kas klausījās gan klātienē, gan attālināti, un skaidrs, ka ēnu ekonomikas kontekstā diskusijas mums turpināsies valstī, mēs par to runāsim, domāsim, un es ceru, ka gan šī diskusija, gan valsts kontrolas revīzijas ziņojums tiešām viens no šiem elementiem, kas to diskusiju virz uz priekšu, kā darīt labāk, vairāk, mērķiecīgāk un arī saprast to rezultātu. Paldies!